kā nākamo vēlos aicināt mūsu nākamo lektori Ivetu Kruku, Latvijas Zvērnātu tiesas izpildītāju padomes priekšsēdētāju, kura mums pastāstīs visu par un ap ieturējumiem, jo, kā jau iepriekš minēju, tie ieturējumi var būt ļoti daudz dažādi, gan tie, ka darba devējs pats vērš kādu prasījumu pret darbinieku, bet varbūt arī situācijas, ka darba devējs saņem šo te tiesas izpildītāju rīkojumu, vai tas ir saistošs, un mums pastāstīs nākamā lektore Iveta. Lūdzu, dodu jums vārdu. Jā, labdien, paldies par doto vārdu un iespēju par šo tēmu pastāstīt kaut ko vairāk, jo tas tiešām šobrīd ir tāds, es teiktu, karstais kartupelis, jo 1. oktobris ir salīdzinoši nesen, tikai viens mēnesis ar dažām 10 dienām, kad mums ir spēkā jaunie grozījumi. Un tas ir radījis jautājumus mums visiem, gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, arī mums, tiesu izpildītājiem, kā šos ieturējumus aprēķināt, kontrolēt. Un jautājumu tiešām ir daudz, un es ceru, ka es spēšu dot atbildes un tādu skaidrāku vīziju, kas tad ir mums dzīvē mainījies ar šo 1. oktobri. Un pirms mēs vispār runājam par šiem te ieturējumiem, svarīgi atcerēties ir dažas pamatlietas. Un proti par to, kad vispār mēs runājam par to, ka darbu uzsāk tiesu izpildītājs šīs dienas fóruma kontekstā, tātad, kad tad darba devējs var sagaidīt kādu rīkojumu no tiesu izpildītāja, un kad arī pats darbinieks var raizēties par to, ka iespējams uz manu darba vietu atnāks kāds rīkojums par ieturējumu veikšanu. Un te ir svarīgi saprast, ka tiesu izpildītājs ir vienīgā amatpersona mūsu valstī, kur ir tiesīgi veikt piespiedu izpildi, tātad šos te rīkojumus sūtīt. Un tiesu izpildītājs šo rīkojumu var sūtīt vienīgi un tikai tad, ja ir attiecīgs tiesas nolēmums. Tātad pamats šo jautājumu ir skatījusi tiesa. Tas ir tas, ko mēs ikdienā bieži dzirdam, ko arī cilvēki mums jautā. Ja man ir kavēts, piemēram, kāds maksājums, nezinu, 1 mēnesis nav samaksāts par apkuri vai kā savādāk, vai tas nozīmē, ka jau pēc mēneša man būs lieta pie tiesu izpildītāja? Nē, jo šo parāda piedziņu ir jāapstiprina tiesai, jāpieņem attiecīgs nolēmums, ir labprātīgās izpildes termiņš, un tikai tad, ja viss šis process būs iziets un beidzies, tikai tad varētu nonākt lieta pie tiesu izpildītāja, un kā viens no piespiedu izpildes līdzekļiem, tad varētu tikt piemērota šī te piedziņa no darba samaksas. Tā ir tāda svarīga lieta, kas ir jāpatur prātā. Un jā, tā tad piedziņu uz darba algu veids pamatojoties uz tiesu izpildītāju rīkojumu. Tiesu izpildītājs arī uzrauga šo te procesu, vai viss ir korekti. Un, ja darba devējs šādu rīkojumu saņem, tad, protams, tas ir obligāts. Tiesu izpildītāja rīkojumi ir obligāti visām juridiskām fiziskām personām Latvijas Republikā. Lūk, un tātad jau pieminētie grozījumi civil procesa likumā, kur ir stājušies spēkā 1. oktobrī. Un te atkal tādam nelielam ievadam skaidrs bija, ka iepriekšējais regulējums ir jālīdzsvaro, jo viņš bija ļoti krass no ļoti, es teiktu, milzīgiem ieturējumiem atsevišķās lietu kategorijās, kas paredzēja saglabāt gaužām niecīgu ienākumu daļu, tikai pusi no minimālās darba algas, tie ir šobrīd faktiski 350 eiro. No otras puses šie iepriekšējā kārtība, arī ekspertu viedoklis bija tāds, ka drīzāk rosina cilvēku vēlmi palikt ēnu ekonomikā, nevis nākt ārā no šīs ēnas vai pelēkās zonas. Un arī ilgtermiņā mēs ceram, ka jaunie grozījumi veicinās parāda atgūšanu, jo šie ieturējumi būtībā būs kļuvuši mazāki tādā ikmēneša griezumā, bet ilgtermiņā mēs ceram, ka viņi veicinās tādu kopējo parādu atgūšanas procesu, kas ir īstenībā gan parādnieka, gan arī piedzinēja interesēs, lai šie jautājumi tiktu sakārtoti.
Nu, lūk, un tad tā pavisam īsi par galvenajām izmaiņām. Un, proti, tas pirmais punkts arī ir tas, ko es jau pieminēju, ka līdz šim atsevišķās lietu kategorijās ieturējuma apmērs bija nesamērīgi liels, saglabājot tikai šos 350, ja pusi no minimālās darba algas. Un tas bija viens no galvenajiem uzdevumiem, kā šo ieturējumu apmēru līdzsvarot, lai līdzekļi, kas paliek pāri pēc ieturējuma veikšanas, spētu nodrošināt katra cilvēka vismaz kaut kādas minimālās vajadzības un dzīves nepieciešamības. Tāpat ir labots, es teiktu, šis līdz šim zināmā mērā likuma rops, proti nebija speciāla regulējuma attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, jo es pieņemu savulaik izstrādājot civilu procesa likumu šāda darbības forma. Iespējams, Latvijā nebija tik populāra, kā viņa ir šobrīd, tāpēc arī attiecībā uz šo ir pieņemti grozījumi un šis jautājums ir sakārtots. Tā īsa atbilde ir tāda, ka arī, ja šī saimnieciskā darbība ir vienīgais cilvēka ienākuma avots, tad uz šiem ienākumiem, ko viņš gūst kā saimnieciskās darbības veicējs, pieziņa tiks veikta tieši tādā pašā kārtībā, tā, ja mēs to uztvertu kā parasto algoto darbu. Tad attiecīgi nākošais, kas mainās, ir ieturējuma apmērs, ne tikai apmēra samazināšanas kontekstā, bet arī, es teiktu, tā formulā vai algoritmā, kā mēs to nosaucam, jo proti šobrīd darba devēju grāmatveži zināmā mērā ir atviegloti, jo vairs nav tik sarežģīts šis ieturējuma aprēķins, jo viņš ir vienots visās lietās. Tātad tiklīdz mēs saprotam šo formulu, kā ir jāaprēķina ieturējuma apmērs, tas strādās visās lietās. Un arī tas ir īstenībā, es teiktu, arī ļoti paredzami arī pašam darbiniekam, neatkarīgi no tā, kāds ir viņa saistību pamats, kā šīs saistības ir radušās, viņš viennozīmīgi var sarēķināt un saprast, kāds tad būs šis saglabājumās summas apmērs un ieturamās summas apmērs. Nu, lūk. Šis ir tāds neliels pirmais ieskats, tāda vizualizācija, kā tad ir bijis pirms un pēc. Šajā piemērā ir tātad parādnieks saņem darba algu 1000 eiro neto. Viņa apgādībā ir viens nepilngadīgs bērns. Pat neiedziļinoties šajos skaitļos, mēs viennozīmīgi redzam, ka jaunā lietu, tātad šī jaunā ieturējumu kārtība ir šo ieturējumu apmēru krietni samazinājusi. Kaut kur izteiktāk, kaut kur varbūt teiksim, tā tikai kaut kādās niansēs, bet tā kopējā aina ir gana skaidra. Un šeit mēs varam apskatīties dažus arī praktiskus piemērus, un pēc tam es arī sniegšu tādu kopējo formulu, kā šo rēķināt. Un proti, tātad pirmā lietu kategorija, ko mēs apskatām, tā ir uzturlīdzekļu parāda piedziņa. Pie šī paša jau apskatītā piemēra 1000 eiro neto un apgādībā esošo vienu bērnu, šobrīd tā ieturamā summa būs 163,50 eiro. Pēc iepriekšējā regulējuma tie bija 545 eiro, ko mēs arī redzam, cik būtiska ir šī atšķirība un ka šis jaunais regulējums ir krietni samērīgāks. Līdzīgu situāciju mēs arī redzam, ja mēs analizējam, kā notiek piedziņa administratīvo sodu piedziņas lietās, kur arī līdz šim šī ieturamā summa bija krietni lielāka 500 eiro agrāk, līdz 1. oktobrim, un šobrīd tie atkal būtu tikai 163,50 eiro. Es savu prezentāciju veidoju tieši uz šiem piemēru fona, jo esmu sapratusi, ka tā ir vienkāršākā un ātrākā metode, kā spēt izskaidrot grozījumu būtību.
Tas ir arī tas, ko mēs praktizējam dabā, proti praksē. Ja zvana grāmatvedis vai zvana parādnieks, darbinieks, kurš vēlas noskaidrot šo te, kāda tad būs tā ieturamā summa, visvienkāršāk un visātrāk ir pateikt, nu tad pasakiet, kāda būs jūsu alga, un es jums sarēķināšu, kāda ir ieturamā summa, un tad arī cilvēkiem ir krietni skaidrāk un saprotamāk. Savukārt, analizējot šo te saucamo 4. kārtas piedziņas lietu, kas ir visi cita veida parādi, tur jau šīs atšķirības paliek mazāk, varbūt redzamas, ja, starp jauno un veco regulējumu, bet es teiktu, ka ir jāskatās sistēmiski uz situāciju kopumā, ka jaunie ieturējumi kā tādi veicina tādu ikmēneša griezumā mazākas summas ieturēšanu, kas arī varētu mudināt cilvēkus nebaidīties, nākt ārā no ēnas, no pelēkās zonas un sākt strādāt oficiāli un gūt šos te ienākumus. Jā, un tieši tāpat arī līdzīga situācija ir tad, ja mēs analizējam, kā notiks parādu piedziņa, kad ir vairākas izpildu lietas. Šeit jāmin gan pie vairākām izpildu lietām būs arī pēc jaunā regulējuma būs lielāks ieturējuma procents, tātad 30% vietā šie te 40%, bet arī tad mēs salīdzinoši redzam, ka šis jaunais regulējums ir krietni samērīgāks par iepriekšējo kārtību. Lūk, un šeit tad manis solītā formula, ko var piemērot uz jebkuriem, teiksim tā, konkrētajiem apstākļiem, un kas tad ir mums jāpatur prātā. Arī šobrīd ļoti gan grāmatveži, gan arī paši darbinieki ieraugot jaunā tipa rīkojumus, tātad tos rīkojumus, ko tiesu izpildītāji sūta pēc 1. oktobra, ir, es teikšu tā, pat nedaudz sašutuši, zvana un uztraucās, ka kā nu tā, jūs taisaties man saglabāt tikai 350 eiro, pusi no minimālās darba algas. Un šeit atbilde ir gan jā, gan nē. Jā, 350 eiro, ja puse no minimālās darba algas, tā ir tā saglabājumā summa, bet tas nenozīmē, ka viss pārējais tiek ieturēts. Tad, kā teikt, ieelpojam un izelpojam un skatāmies un lasam tos nākošos punktus tālāk, kas pasaka to, ka ieturējums ir veicams virs šīs te saglabājumās summas. Kā es mēdzu teikt grāmatvežiem, kuri zvana un jautā, iedomājieties, ka tas ir kā neapliekamais minimums aprēķinot algu. Ja? Tā arī ieturējumu ziņā šī te puse no minimālās darba algas, tā ir vispār tāda, es teiktu, izņēmuma summa, ko mēs vienkārši atliekam maliņā un uz viņu vispār neskatāmies. Un ieturējums tiks veikts tikai no tās daļas, kas paliek pāri. No summas, kas ir virs puses no minimālās darba algas. Un atkal kā vienmēr, nekas nav tik vienkārši, ka vienmēr ir kādi izņēmumi vai papildinājumi ar 2 papildinājumiem. Proti, ja darbinieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns, tad šī saglabājumā summa vēl palielinās par 15% no minimālās darba algas par katru bērniņu, bet nepārsniedzot pusi no minimālās darba algas. Tas nozīmē, ka maksimums, ko var, teiksim tā, pierezervēt kā saglabājamo summu, tā būs 1 minimālā darba alga, jeb puse, kas ir paša parādniekam noteiktā daļa, un ja ir 3 un vairāki bērniņi, tad šie 350 eiro. Un otra nianse, kas jāpatur prātā, ja tātad klasiskā gadījumā šis te ieturējums būs 30% no šīs starpības, tad, ja ir vairāki rīkojumi, ja vairākas izpildu lietas, tad tas būs 40% apmērs. Tas arī kopumā ir viss. Tas, ko es šobrīd no prakses, no arī kolēģu kaut kādas sniegtās informācijas redzu un arī paši novērojam, ka jā, šī jaunā kārtība varbūt sākumā ir mulsinoša un ir šie neskaidrie jautājumi, bet tiklīdz mēs tiekam ar tiem galām, tad tiešām vairums gan pašu darbinieku, gan arī grāmatvežu saka, ka viņi ir tiešām saprotami un krietni samērīgāki, bet ir vienkārši jātiek pāri šiem te pirmajam neskaidrajam posmam, un tad jau viss nostabilizēsies, tā es ceru. Paldies un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem.
Jā, liels paldies, Iveta. Šī tiešām tāda ļoti aktuāla tēma, jo par tiem ieturējumiem mēs ļoti daudz un bieži saņemam šos te jautājumus. Un, jā, šīs te izmaiņas patiesi tika gana plaši apspriestas sabiedrībā. Ļoti īs laiks, protams, ir pagājis, bet kā jums liekas, vai viņas tiešām mudinās nākt ārā no ēnu ekonomikas un uzrādīt oficiālos līdzekļus, jo bez šaubām fakts, ka var tikt veikti ieturējumi, tas, protams, bija viens no tādiem būtiskiem apsvērumiem, kādēļ izvēlējās neoficiāli maksāt darba samaksu. Kā jūs tā vērtējat? Jā, es domāju, ka jā, un man pat ir liela pārliecība, ka jā. Bet atkal ar vienu bet. Jā, ja pats darbinieks un arī darba devējs ir noskaņoti uz to, ka viņi vēlas darīt lietas pareizi. Un varbūt līdz šim tās lietas netika darītas pareizi tikai dēļ šī finansiālā jautājuma. Ja, kad cilvēks neredzēja citu iespēju, kā, sauksim lietas īstajos vārdos, kā savilkt galus, kā dzīvot šajā ēnā vai pusēnā, tad šai personu grupai, kuri tiešām ir labprāt vēlētos darīt visu pareizi, tad šis būs kā risinājums. Protams, vienmēr pastāv šie, teiksim, tik negodprātīgie gadījumi, ka tur nekas nelīdzēs, es pieņemu. Jo no manas pašas pieredzes es burtiski dažas dienas atpakaļ, maigi izsakoties, biju devusies apciemot savus parādniekus no likuma viedokļā. Tātad braucu apsekot dzīves vietas un konstatēt šo te kustamo mantu, vai ir kāda vērtīga manta, uz kuru var vai nevar vērst piedziņu. Un tad tieši kādā no šīm te adresēm sastaptai parādniecei, kur faktiski tiešām parāds ir liels, tie ir uzturlīdzekļi, un tas nākamais solis būs piedziņa uz nekustamo īpašumu. Un mēs tā ļoti atklāti runājam. Es saku, ir viss, jums tā sarkanā kartiņa ir pacelta. Ir vai jāsāk maksāt, vai tas būs ļoti skarbi, bet jārēķinās ar to, ka būs jāpārdod nekustamais īpašums. Un parādnieks man saka, es labprāt, bet es jau nevaru ar tiem 350 eiro izdzīvot, tāpēc es neeju nekur strādāt. Es izstāstīju šo te jauno kārtību. Mēs turpat uz vietas sarēķinājām, ka no minimālās darba algas plus mīnus tiks ieturēti kādi 100 eiro. Un tad kad cilvēks arī teica, jā, tad jau gan varētu. Ja? Mēs arī vienojāmies, ka līdz jaunajam gadam, līdz janvārim, tad cilvēks šo jautājumu beidzot sāks risināt, un es ceru, ka arī atrisinās. Un šis būs tas rezultāts, kur teiksim, tā ilgtermiņā ieguvēji būsim mēs visi. Cilvēks būs, es ceru, sācis strādāt, sāks dzēsties parāds, valsts iegūs arī savus nodokļus, cilvēks nākotnē varēs pretendēt uz kaut kādu tomēr, bet sociālo aizsardzību. Tāda, manuprāt, angliski win-win situation. Ja, tā kā es ļoti ceru, ka tas ir tikai viens no daudziem piemēriem, un ka šobrīd varbūt mēs vienkārši vēl neredzam to kopējo izmaiņu apjomu. Tāpēc pēc pusotra gada mums ir noslēgts memorands ar Tieslietu ministriju. Mēs arī šo statistiku esam atlasījuši un skatīsimies, un ļoti ceru, ka būs ļoti, ļoti labi rezultāti. Iveta, forši, ka jūs minējāt to tādu savu praktisko pieredzi, jo tas, kas ir dzirdēts, kad rodas kāda problēma, tad gan darbinieki, gan darba devēji baidās vērsties pie tās kompetentās amatpersonas vai iestādes. Piemēram, arī runājām ar Datu valsts inspekcijas pārstāvi un sakam, jā, kad redz ir problēmas un daudz tādi interesanti jautājumi, vai it kā neatrisināmi un nezinām atbildes. Un viņi saka, kad direktori saka, jā, bet var taču vērsties, mēs taču izskaidrosim, mēs nesodīsim, bet redz, tie cilvēki baidās. Un te ir forši no jums dzirdēt, tāds pamudinājums arī darbiniekiem. Patiesībā jūs jau esat cilvēki, vai ne? Un tas nozīmē, ka ja ir kāds risināms jautājums, tad noteikti ir jāvēršās un jārunā ar jums. Obligāti, un es teiktu, tas, ko redzu es savā praksē, un ne tikai savā, bet arī citu kolēģu praksē, ka
lielākā problēma nereti ir tikai un vienīgi komunikācijas trūkums. Jo tiklīdz cilvēks uz šo komunikāciju iziet, tā mēs tiešām saliekam, tā teikt, uz tās baltas lapas to situāciju, kāda nu viņa ir. Visu šo finansu situāciju, jo nereti cilvēkam bez algas ir arī kādas izņēmumu summas, ko viņš saņem, uzturlīdzekļus, kaut kādus pabalstus un tā tālāk. Un tad, kad viss šis ir pateikts un zināms tiesu izpildītājiem, tad arī tiek atrasts šis samērīgākais veids, kā šo parādu piedzīt vai tiešām vienoties par kaut kādiem maksājumiem un tā tālāk. Jo vēl arī svarīga lieta, tāds mīts, kas ir izplatījies, tiesu izpildītājs nav kreditora, jeb piedzinēja labā roka un kreditora jurists vai kāds, kas strādā viņu labā. Nē, tiesu izpildītājs ir, kā es teiktu, ir jāiedomājās tāds kā tilts starp piedzinēja tiesībām un interesēm un parādnieka tiesībām un interesēm. Un mēs te pa vidu esam, lai šīs te abas puses līdzsvarotu un panāktu šo te. Jo rezultāts abām pusēm, mērķis abām pusēm ir viens un tas pats - izpildīt saistību pēc iespējas ātrāk, bet samērīgāk. Un tāpēc ir vajadzīgs tiesu izpildītājs, kurš šo procesu nokoordinēs. Un jo ātrāk komunicē, jo saulaicīgāk sniedz visas ziņas, jo šī arī, teiksim tā, mērķa sasniegšana noteikti būs mazāk sāpīga un mazāk apgrūtinoša. Un sakiet, ja tomēr nemaksā un nav no kā maksāt, vai oficiāli nav, vai patiešām nav, un jūs satiekaties un redzat, ka ir īpašums, kustama manta, nekustama manta, jūs minējāt, ka tā tad var tikt uzsākta piedziņa jau pret šo kustamo un nekustamo mantu, vai ir vēl kādi rīki, ko tiesas izpildītājs var īstenot, lai tā kā panāktu šo piedziņu? Jā, ja mēs runājam par parāda piedziņu, tad tie ir klasiskie 4 piespiedu izpildes līdzekļi. Tā ir tātad piedziņa uz darba samaksu, ja tāda vispār ir, piedziņa uz naudas līdzekļiem parādnieka kontos un kustamās mantas pārdošana un nekustamā īpašuma pārdošana. Bet te arī jāmin, ka šie piespiedu izpildes līdzekļi, es teiktu, būtībā tā arī rindojas, kā es tikko viņus uzskaitīju. Mēs sākam ar šo te mazāk sāpīgo, proti naudas līdzekļiem kā tādiem, vai tā ir darba algas forma, vai tie ir uzkrājumi kontos. Tad nākošais būtu kustamā manta, un tikai tad, ja no tā visa nav bijis iespējams parādu piedzīt, tikai tad tiesu izpildītājs sāks vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu. Protams, kā vienmēr ir izņēmums, ja vien mēs nerunājam par hipotekāro parādu piedziņu, kur šis īpašums pats par sevi jau ir saistības nodrošinājums. Bet tā atkal ir izņēmuma situācija, un tur jau slēdzot šo hipotekāro līgumu, mums visiem ir jāsaprot, cik tas ir būtiski. Un tad precizējot jautājumu vienu, kas mums ir uzdots, tātad, ja ir atnācis šis te rīkojums, kuru būtu jāpilda, vai pastāv iespēja vienoties, un tad ir jautājums, kam un ar ko jāvienojās, lai par kaut kādu grafiku? Jā, tad tādā gadījumā ir kaut gan pēdējais mirklis nav nekad vienmēr var komunicēt, bet nereti tā arī ir, ka šī komunikācija ar tiesu izpildītāju sākas, jeb atveras tieši tad, kad jau kaut kas ir noticis. Ja? Rīkojums grāmatvedībā, apķīlāts konts, uzliktā kāda piedziņas atzīmē transporta līdzeklim vai nekustamajam īpašumam. Tātad tajā mirklī, kad saprotam, kad gribam un varam vienoties, ir jāsazinās ar savu tiesu izpildītāju, un tad arī tiesu izpildītājs nokonsultēs, kas ir jāiesniedz, kāds iesniegums ir jāuzraksta, kāds varētu būt šis ikmēneša maksājuma apmērs, ko var saskaņot. Komunicējam, un ja vien tas priekšlikums par apmaksu pa daļām ir samērīgs un atbilstošs gan tā parāda būtībai, gan arī cilvēka kopējai finansiālajai situācijai, tad šāds risinājums noteikti arī taps. Tātad jāvienojas ar darbiniekam, ar izpildītāju. Darbiniekam nav jāiesaist. Darba devējs noteikti nav jāiesaist, tad to dara pats darbinieks, vēršoties pie sava tiesu izpildītāja. Un tad, kad tā vienošanās ir panākta, tiek gatavota rakstveida vienošanās, kas tiek iesniegta darba devējiem? Darba devējs saņems atsaukumu visticamāk.
Jūs minējāt tātad, jā, ka var vērst šo te piedziņu uz darba samaksu, bet darba samaksa sastāv no ārkārtīgi daudz komponentēm, sastāvdaļām. Vai uz jebkuru darba samaksas sastāvdaļu var vērst piedziņu, vai tomēr pastāv kādas naudas summas, uz kurām nevarētu vērst? Ātrā atbilde būs jā, kopumā uz visu, bet ar izņēmumu. Komandējuma nauda nepakļaujas piedziņas vēršanai tātad nepakļaujas piedziņas vēršanai. Tā ir tā izņēmuma summa. Un kaut kādi pabalsti, kas tiek maksāti, vai atvaļinājuma naudas, vai tur varētu būt nianses? Atvaļinājuma naudām nebūs nianses. Par pabalstiem visticamāk arī, bet tur varētu būt kādas īpatnības atkarībā no nozares. Jā, jo nereti, ja tā ir kāda kompensācija, kas ir, piemēram, dienestā strādājošiem, tur varētu būt kāds speciāls normatīvs akts, kas to paredz, ka tā ir izņēmuma summa. Tāpēc nianses varētu būt, bet to var ļoti labi atrisināt tieši vēršoties pie sava tiesu izpildītāja un šo te darot zināmu. Man ir alga, man ir komandējuma nauda un vēl kaut kāds, piemēram, kompensācija. Ja? Kas no šī visa tad pakļausies piedziņai vai nepakļausies? Un sakiet, bet kurš un vai vispār kāds pārbauda, vai darba devējs saņemot šo te rīkojumu ir pareizi, atbilstoši likumam, ieturējis maksimumu, ko var ieturēt, vai varbūt ir pieļautas kādas kļūdas, varbūt apzinātas, varbūt neapzinātas, vai ir kaut kāds kontroles mehānisms? Jā, kontroles mehānisms noteikti ir. Pirmkārt, šo te kontroli veids arī paši tiesu izpildītāji, sekojot līdzi tiem datiem, ko mēs redzam, savos reģistros par parādnieka ienākumiem un skatoties no tā, ko mēs esam reāli saņēmuši. Otra lieta, arī piedzinējam ir tiesības palūgt veikt pārbaudi, vai ieturējumi ir veikti korekti. Praksē gan es teiktu, ka ir otrādāk. Tīpaši šobrīd šajā pārejas periodā ir bijuši vairāki tieši signāli no parādnieku puses, ka viņu prāt kaut kas ir sarēķināts nepareizi. Ja? To arī tā arī risinām. Atsūtiet lūdzu man algas lapiņu, vai konta izdruku. Paskatīšos un palīdzēšu jums saprast, vai ir pareizi vai nav. Un tas ir atkal iemācoties šo te formulu, īstenībā to kontroli katrs mēs varam ļoti ātri izdarīt. Ja? Alga neto, mīnus 350, mīnus par apgādību, reiz 30 vai 40%, un tad paskatāmies, kas ir īstenībā ieturēts. Tieši tā mums arī ar manu vienu klienti bijām, sarēķinājām. Tur tā starpība bija, bet nepilni 10 eiro. Kaut kā grāmatvedēji tur cits cipars bija sanācis, bet skaidrs bija, ka būtībā pareizi. Jā. Un jūs vēl minējāt, ka tieši šo te formulu, ja, kur viens no tiem pamatelementiem ir šī minimāla alga. Un tam ienāca jautājums, vai šī minimāla alga ir tā minimāla alga, kas ir norādīta ministra kabineta noteikumos, vai tā varētu būt minimāla alga, ko arotbiedrība ar darba devēju ir vienojusies darba koplīgumā, kā piemēram minimālo algu nozarē vai kādā teritorijā? Šī ir tā minimālā alga, ko būs noteicis ministru kabinets. Un, ja ar 1. janvāri mēs sagaidām lielāku minimālo ministra kabineta noteiktu algu, tad arī šī jaunā alga būs jāņem vērā grāmatvežiem, rēķinot šos te ieturējumus. Un tad vēl tāds interesants jautājums mums ienāca arī par to, ka Valsts darba inspekcija arī var izdot rīkojumus par ieturējumu veikšanu. Mēs gan zinām, ka tāda tiek izdota ārkārtīgi reti, jo ir zināma tiesa prakse, ko mums ir stāstījusi tā pati Valsts darba inspekcija, jo šos rīkojumus arī var apstrīdēt, un tad tur ir bijušas tādas ļoti neviennozīmīgas situācijas, bet tomēr, ja gadījumā ir atnācis gan Valsts darba inspekcijas rīkojums, gan zvērnāties izpildītāja rīkojums, kuram būs prioritāte? Man gan tas ir jaunums, ka darba inspekcija var izdot rīkojumus ieturējumu veikšanai. Piedziņai, precīzāk. Piedziņai. Jā, bet
tas drīzāk, kas man nāk prātā un kas, manuprāt, ir arī praksē īstenojies, ka Valsts darba inspekcija var izdot administratīvu aktu par neizmaksātās darba algas piedziņu. Uz šī administratīvā akta pamata tiek izdot izpildrīkojums, un šo izpildrīkojumu iesniedz izpildē tiesu izpildītājiem. Tas būs tas pamats lietas reģistrēšanai un piedziņas darbības veikšanai, bet arī tad darba devējs. Bet tad jau darba devējs man būs parādnieks, tad es viņam kontus būšu apķīlājusi. Es pat jums nevarēšu atbildēt, kā varētu būt. Varbūt darba inspekcija tādus dokumentus sūta. Manā praksē tā nav bijis. Grūti man jums atbildēt. Tāda ir tās tādas retas situācijas varētu būt. Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Ja parādnieks strādā 2 darba vietās, tad katrā darba vietā piemēro neapliekamo minimumu? Viss būs atkarīgs no parādnieka darba algas, jo tas princips ir tas pats. Tie 350 eiro, tā ir teiksim tā, atliekamā summa, un tad ieturējums ir veicams no visa, kas ir virs 350. Un, ja, piemēram, abās darba vietās cilvēks saņemtu minimālo algu 700 eiro, tad visticamāk vienā darba vietā tas tiktu norādīts, ka saglabājot tātad 350 saglabājumā summa un 30% ieturam, tad otra darba vieta saņemtu tikai 30% ieturējumu. Bet, ja būtu tā, ka ir daudzas darba vietas un ar mazām algām, tad tur būtu jāskatās. Bet, princips ir vienots. 350 eiro atlikām no šīs starpības veicam ieturējumu. Un vēl viens, un tomēr tas būs pēdējais jautājums. Kā ir gadījumā, ja valsts ieņēmumu dienests atsūta rīkojumu par nodokļu piedziņu? Jā. Izpildot savus bezstrīdus lēmumus, valsts ieņēmuma dienestam ir tiesu izpildītāja funkcija. Un tad, protams, tie ir vairāk, ņemami rīkojumi, jo būtībā, izpildot šos lēmumus, viņiem ir šī civila procesa likumā noteiktā piespiedu izpildes funkcija. Un tad, attiecīgi, tā rīcība īstenībā būs tieši tāda pati, kā saņemot vairākus tiesu izpildītāju rīkojumus. Formula jau ir nemainīga. Tas, kas ir jāsaprot, kuram rīkojumam ir prioritāte. Un savukārt rīkojuma prioritāti mēs nosakam pēc rīkojumā norādītās piedziņas kārtas. Pirmā piedziņas kārta tie ir uzturlīdzekļi, otrā piedziņas kārta tie ir nodokļu un nenodokļu maksājumi budžetām, trešā piedziņas kārta ir krimināllietu zaudējumi un komunālo maksājumu parādi, un ceturtie ir visi pārējie. Līdz ar to darba devējs saņemot vairākus rīkojumus, saliek viņus šādā secībā, kādas tās piedziņas kārtas tur ir norādītas, un zemākas kārtas rīkojums gaidīs, kamēr nav izpildīts augstākas kārtas rīkojums. Un ja ir vairāki augstākas kārtas rīkojumi, tad šī summa, ko mēs sarēķinājām, ko drīkst ieturēt, starp šiem 2, 3 vai vairākiem vienas kārtas rīkojumiem tiks sadalīta proporcionāli. Iveta, liels jums paldies par pacietību un atbilžu sniegšanu uz tik daudziem jautājumiem.